Sveiki! Man šodien ir daži vārdi sakām visiem tiesību sargāšanas iestāžu zemākā un vidējā līmeņa darbiniekiem. Visiem tiem, kuriem nekas vai gandrīz nekas neatliek no tiem labumiem, ko viņu augstos amatos sēdošie priekšnieki saņem par noziedznieku pasūtījumu izpildi vai noziegumu piesegšanu. Visiem tiem, kuriem noziedzīgas pavēles un rīkojumi ir jāpilda tikai tāpēc, lai nepazaudētu darbu, amatu un algu. Jūs taču neesat muļķi, vai ne? Jūs labi redzat, ka laiki mainās. To nevar neredzēt. Pagaidām pārmaiņas ir nelielas, bet jūs taču labi zināt, kā tas ir. Kad noziedzīgai būvei pamati ir izskaloti, tā pēkšņi sabruks dažās dienās vai nedēļās. Jautājums ir skaidrs un konkrēts. Kurā pusē jūs būsiet? Un ne jau tikai tad, kad sabruks viss. Daži no jums var nonākt nepatīkamā situācijā jau daudz agrāk. Rīt, parīt, pēc nedēļas vai mēneša. Jūs taču zināt tādu bijušo finanšu policijas puspriekšnieku Štālbergu, vai ne? Pirms 3 gadiem viņš uzņēmās pasūtījumu lietu pret mani, jo bija pārliecināts, ka viss taču būs labi. Viņš taču tikai izpilda rīkojumus un pavēles. Jā, viņš skaidri zināja, ka lieta ir noziedzīga un safabricēta, ka tā tiek īstenot augstu pasūtītāju, pat valsts prezidenta uzdevumā. Taču viņš noziedzīgās pavēles pildīja, jo bija pārliecināts, ka viņu neaizmirsīs, viņa paklausīgumu atalgos un, ja kas, piesegs. Viņš kļūdījās un nonāca uz apsūdzēto soli, jo izrādījās, ka vajadzības gadījumā, sajūtot apdraudējumu, noziedzīgā sistēma grēkās izvēlas bez kādiem kompleksiem un sentimentiem. Bet ko nu par mani un kaut kādiem nieka finanšu policijas puspriekšniekiem? Jūs taču noteikti zināt arī tādu Citskovski, izbijušu valsts kancelējas direktoru, lielu priekšnieku, it kā. Arī Citskovskis izvēlējās pildīt acīm redzami noziedzīgas sava vēl lielākā priekšnieka vēlmes, izšķērdēja vairāk nekā 1 miljonu eiro nodokļu maksātāju naudas, jo arī bija pārliecināts par to pašu, par ko Štālbergs, ka viņu taču neaizmirsīs, viņa paklausīgumu atalgos un, ja kas, piesegs. Arī Citskovskis kļūdījās, un tieši viņu ģenerālprokurors Stukāns tagad min kā persona ar statusu krimināla procesā. Citus Stukāns slēpj, bet izkalpīgo pavēļu pildītāju Citskovski nosauc bez kādiem kompleksiem, uzspļaujot likuma normām. Kā tas tā gadījās? Vienkārši. Noziedzīgā sistēma jau atkal sajūta apdraudējumu un nolēma savējo kariņu pasaudzēt, bet viņa vietā visu vainu uzgāzt pavēļu pildītājiem Citskovskim. Ko tas nozīmē? Jūs jau paši labi saprotat, bet tomēr izskaidrošu. Noziedzīgā sistēma šķobās. Protams, tai vēl ir visi Stukāni un Ruki, Grišini un Bauskas, Kozlovski un Lībiņas, Strupiši un Meisteri, Jašini un Straumes. Vieni ir piesūkušies labuma guvējiem, otri ir uz āķa, trešie reizē ir gan vienā, gan otrā lomā. Bet vienalga, sistēma šķobās. Visi saprot gan to, ka Stukāns jau ir nelaiķis, kaut savā stulbumā pats to vēl neapjēdz. Gan to, kas jau šogad notiks ar Grišinu, ar Straumi, ar Kozlovski. Jā, arī ar Meisteru. Sistēma šķobās, un vajadzības gadījumā ir gatava upurēt faktiski jebkuru, lai pasargātu savus svarīgākos kungus un dāmas un patiesos labumu guvējus. Ir vairāk nekā skaidrs, ka jau tuvākajās nedēļās, ja pat ne dienās, kādi no jums saņems atkal jaunas pavēles attiecībā uz mani, maniem ģimenes locekļiem, manu darbu, manām grāmatām.
Jūs labi zināt, ka līdzšinējās noziedzīgās akcijas nedeva vajadzīgos rezultātus. Ne tās iebiedēja, ne tās apklusināja, un grāmatamentu zaņķis ir nonākusi grāmatnīcās. Ir skaidrs, ka šķobīgā vara un Jutas Strīķes pieminētais noziedzīgais mafiozais tīkls, kurā Čum un Mudž, prokuratūras un iekšlietu sistēmas vadības pārstāvi, līdīs no ādas ārā, lai tikai kaut ko šai sakarā izdarītu un pildītu pasūtītāju uzdevumu. Jūs saņemsiet šīs noziedzīgās pavēles un skaidri apzināsieties, ka tās ir noziedzīgas, noziedznieku pasūtītas un noziedznieki jums izpildīšanai nodotas. Tad nu jautājums, ko jūs darīsiet? Es, protams, neaicinu jūs riskēt. Jums ir darbs, jums ir ģimenes, jums ir kredīti, jums ir līzingi. Neapdomīga darbība un rīcība var to visu apdraudēt. Turklāt līdz laikam, kamēr uz apsūdzēto soli nonāks Stukāni, Grišina un Bauskas, paies vēl kāds laiciņš. Un viņiem taču gal galā būs viņa grandiozās ikdienas pensijas, bet jums. Taču es aicinu jūs paraudzīties uz Štālbergiem un Citskovskiem un pēc tam izsvērt un apdomāt. Kas patiesībā ir lielāks risks? Izpildīt noziedzīgas pavēles un rīkojumus un saglabāt savus amatus un algas šodien, bet nonākt uz apsūdzēto soli un cietumā rīt. Ko izvēlēsieties? Paraugieties vēlreiz uz Citskovskiem un Štālbergiem. Un atcerieties vēsturi. Arī nacistu nāves nometņu uzraugi tiesai apgalvoja, ka viņi esot tikai pildījuši pavēles. Taču tas nepalīdzēja, un viņi nonāca pie karātavām. Ir tāds vecs jociņš, ka es galīgi neesmu ļaunpieminīgs. Atriebjos, aizmirstu, atriebjos atkal. Bet tas nav par mani. Es neesmu atriebīgs. Un kad šī noziedzīgā sistēma sabruks, jūs, noziedzīgo pavēļu pildītāji, par mani varat neuztraukties. Uztraucieties labāk par to, ka vēl pirms sabrukuma pati noziedzīgā sistēma no jums atbrīvosies, tikko tai savaidzēsies. Jūs taču zināt veco teicienu, pamatrosiļi i brosiļi, vai ne? Atcerieties to, kad saņemsiet nākamo noziedzīgo pavēli un domāsiet, pildīt to vai atteikties, vai vismaz pieprasīt rakstiski visas šīs pavēles un ierakstīt dažādos veidos visu to, kas jums tiek uzdots. Noziedzīgi, nelikumīgi, jums pietiekami labi nojaušamu noziedzīgo pasūtītāju interesēs. Neriskējiet. Padomājiet par sevi, padomājiet par savām ģimenēm. Laiki mainīsies. Drīzāk nekā tas šķiet. Visu labu!